Raidi Ripa vārtu virzienā, tagad Meija ļoti labi. Gins nospēlē. Un lieliski! Džeričs. Tiešām jāatzīmē Ginta Mejas, šī augstasinība, meistarība pret apmalu viņš apveda. Jā, tieši tā. Pirmie vārti Andrim Džeriņam kontinentālajā hokeja līgā šajā sezonā. Nu, kā tu teici, tā komanda, kurai ir spēcīgāka vai labāk izskatās ceturtā maiņa, parasti arī uzvar. Nu, lūdzu, mūsu ceturtās maiņas centra uzbrucējs sadarbībā ar Gintu Meju, lielisks metiens un starp kājsargiem. Jā, nu, acīm redzot, tomēr trenerim, vai pareizāk sakot, vārtsargim ir jāuzņemās atbildība par šīm ielaistajiem vārtiem. Nu, noteikti, jā, kaut gan, atzini, jā, perfekti strāpas starp kājsargiem, tā sauktā mājiņā vārtsargam nav nekāda. Jā, un burtiski tur ir sekundes simtdaļa vajadzīga, lai vārtsargs mazliet nepiesāktu vai nu ar nulli, vai nu neaizvārtu šo mājiņu cietu. Lūdzu, 1-0 Rīgas Dinamo. Aizsardzībā Oskars Cibuļs, kas sāca tripu, un te jau Aleksandrs Nižvijs atkal to raida iekšā tālāk, dziļāk pretinieku aizsardzības zonā. Jā, mēs ripu joprojām saglabājam un vārti! Marks Hartigans! Marks Hartigans. Nu, ko nozīmē agresīva cīņa pretinieku aizsardzības zonā. Atņemta ripa, zibenīga piespēle vārta priekšā Markam Hartiganam, otrie vārti šajā čempionātā 2-0 Rīgas Dinamo vadībā Habarovska. Un vēlreiz atkārtojumā, nu, te pilnīgi bez jebkādiem variantiem. Jānam Danī nekādu variantu nebija. Sandim Ozoliņam piektā rezultatīvā piespēle. Un viņš izvirzās vadībā. Jā. Pagājušajā nedēļā tika atzīts par labāko aizsargu, nu, un šeit lieliski atkārtojumā. Jā, nu, interesanti, ka no 3 saviem gūtajiem vārtiem Marks Hartigans šos vārtus gūst no tās saucamās Marcela Hoses točkas. Tie nav metieni, nav momenti, attiecīgi arī vārtus nevar tā iegūt. Jā, un nav arī tādu tūlo metieni. Tie metieni ir izkārtot. Labi spēlē Kris Holts, vēlreiz labi Holts spēlē, nu, ļāvām šoreiz izdarīt atkārtotu metienu un ļāvām arī gūt vārtus mainiekiem pirmajā trešdaļā, kas noteikti viņiem palīdzēs attapties. Nu, vai mēs ļausim līdz galam attapties, ko neizdevās izdarīt Aleksandram Krisānovam, to izdarīja Radiks Zakijevs. Manuprāt, tas bija viņš, jā, 10. numurs, kurš samazināja vārtu starpību. Radiks Zakijevs, Nižņakamps, hokeja audzēknis. Nu, te pavisam viens viņš tika. Nē. Zakijevs piespēlē. Zakijevs Ignatuškins, Igors Ignatuškins. Bijušais pasaules U18. Vicečempions Krievijas izlases sastāvā. Jā, vēl 19 sekundes līdz trešdaļas beigām ir atlikušas. Jā, jau 15, bet nu... 2-2. Jā. No zilās līnijas metiens, nu, šķiet, ka Stasenko. Viņam tur kā vajadzēja būt 1,95 cm garais aizsargs. Ne, Osipovs, viņš meta abijās Stasenko, viņi tur bija uz zilās līnijas, un Osipovs izlīdzina rezultātu 2-2, ļoti ātri. No zilās līnijas, tieši uz zilās līnijas atradās ripa, nu, acīm redzot, Holts īsti neredzēja metienu brīdi, vai arī vienkārši neveiksmīgi nospēlējuši epizodē. Ļoti ātri izlīdzināja rezultātu mainieki, 2-2, rezultatīvi pirmā trešdaļa, 4 gūti vārti jau. Jā, nu. Pie laukuma centrā Miķelim Redlikam, tālāk jau tā ir pie pretinieka aizsardzības vārtiem, bet, nu, bija tikai ripu uz īsu mirkli, tagad jādomā par aizsardzību. Laukuma saimnieki tā uzmet vārtu virzienā cerībā, ka tur pretinieku uzbrucējs, laukuma saimnieku uzbrucējs. Un atkal ripa iestrēgst uz ledus. Un lūk, ar ko tas viss beidzas. Ripa vienkārši apstājas un pazūd no mūsu spēlētāja Nūjas Lāpstiņas. Un rezultāts jau kļūst 2-3. Jurijs Kokšarovs izvirza vadībā mainiekus. Redzēsim tūdaļ atkārtojumu. Un droši vien, ka bija jāņem vērā šie apstākļi trešdaļas sākumā. Un nevis ar ripas vadīšanu, bet ar piespēlēm jātiek ārā no zonas, vai vienkārši ripa jāizmet. Ar ko beidzās vadīšanās, to mēs nu pat redzējām. Guntas Galviņš pazaudēja ripu un Kokšarovs to ieraidīja precīzi vārta augšējā stūrī. 2-3. Arī patstāja zonu, bet tā ir... Ne, tagad atkal mūsējiem tā ir Meija.
Un Zibenīgs metiens! Roberts Bukarts izlīdzina rezultātu 3-3. Atkal ceturtā maiņa. Otrie gūtie vārti viņiem šajā spēlē. Gintam Mējam otra rezultatīva piespēle šajā spēlē. Robertam Bukartam pirmie vārti šajā KHL čempionātā. Atkal Zibenīgs piespēles, Zibenīgs metiens. Skatāmies vēlreiz. Jā, nu jauniem spēlētājiem tas ir raksturīgs. Daudz nav jādomā un vienkārši jāapdrot pretinieku vārtu. Un ir, nav. Šajā gadījumā jau otro reizi ir vēlreiz atkārtojumā šis atkal Gintas Mējas. Tā filigrāna uzvilka divus aizsargus sev virsū, divus pretinieku spēlētājs, Zibenīgs Bukarta metiens un Danī jāvalk ripā ārā trešo reizi savā spēlē no saviem vārtiem. Un izgājies Jānis Sprukts vai būs? Nē, tomēr gāž no kājām Jānis Spruktu. Gāž atļauti. Redzēsim atkārtojumā. Viņš jau pats tā ar augumu cenšoties nosekt ripu no aizsarga gāzās pa kreisi, un tāpēc izskatījās, ka viņi nogāza. Bet nu bija vienkārši spēka cīņa. Iespējams, ka mēs redzēsim šo epizodi atkārtojumā. Jebkurā gadījumā pēdējais vārds šajā spēlē varēja piederēt mums. Surovis tā vārtu virzienā. Nu, jāsilp taču, nu. Un būs noraidījums. Labās komentēs. Nu, galvenais tiesnesis. Nu, viņš atgādina par pārmaiņām noteikumos. Tam, kurš tur metās klāt un mēģināja iejaukties. Jā, no komandas kapteinis tas bija. Jā, divi spēlētāji skaidru attiecības, tad tur vairs nevienam nav jālien klāt. Nacionālās hokeja līgas tendence. Tieši tā, nekāda noraidījuma līdz spēles beigām. Nu, vēl viens metiens Dārziņa izpildījumā statistika. Turpinājums sekos. Turpinājums sekos. Nu, ko skatīsimies, ko šim vakaram, šai dienai pie mums šeit Rīgā, tur Habarovskā būs sagatavojis Aleksandrs Niževijs un... Netrāpīja par ripu. Jā, nu, pretējā gadījumā pēc plāna vajadzēja tā, ka ripai vajadzētu lidot zem baušajā vārtu. Jā. Bet, nu, pilnīgi... Jā, nu, sāka lēkāt un... Savulaik Krievijas čempions. Nu, ko turamīgs par Krisu Holtu. Kris pret Piskunovu un... Nu, Kris atslābinājās par ātru. Jā. No ļoti asa leņķa Piskunovs tomēr ieraida ripu vārtos. Šķiet, ka Holtam likās, ka jau viss prom aizsūtāt. Metiens ir garām. Jā, vēlreiz atkārtojumā. Metiens vairs nebūs. Nu, Piskunovs, visa cieņa. Cīņā par 2 punktiem. Lauris Dārziņš. Ir ļoti veiksmīgi, pat ļoti bērnišķīgi, es pat varētu teikt. Tehniski, es nezinu, pierisināja. Ja būtu bumba, varētu teikt pierisināja. Ievadīja, vienkārši, tā. Kaut kas nesanāk. Kaut komandas kapteinis. Kris turies un apturis. Nē. Tāpat. Jā, nu ļoti labi maiņas, tie burtiski tā kā Marka Kartigans klāt. Un ir! Roberts Bukarts vēl atļauj mums veiksmīgi turpināt. Un atvaira, ir. Jā, Holts. Un tagad viss notiek līdz pirmajai kļūdai. Jā, tikai tagad mainieki pirmie sāks. Neizstāstīt līdz galam varbūt par Lauri un Bukartu šiem te soda metieniem Širatovs samam vārdsargam. Un tā. Tad ir laika. Ir. Holts. Nu ko, tagad kurš tad varētu būt? Nu, Saša Niževijs vēlreiz. Es tā domāju, ka viņš atkārtos. Nu ko, vai šis būs uzvaras soda metiens šajā te spēlē? Aleksandrs Niževijs, Jānis Danī un ir! 2 punkti Rīgas Dinamo, nevis 1 no Habarovskas. Aleksandrs Niževijs atnes vēl 1 punktu mūsu komandai 4-3. Rīgas Dinamo uzvar Habarovskā un no pirmā izbraukuma atgriežas ar 7 no 12 iespējamajiem punktiem.